Kopumā jā, tas ir daudz traģiskāk nekā pagājušā gadā. Tad pagājušā gadā mums pa brīvdienām, bet tās nebija tik garas. Bija 2 bojā gājušie šogad, kā es minēju, diemžēl 8. Vēl jāsaka tā, ka pagājušā gadā visā peldsezonā bija 45 bojā gājušie, šobrīd jau 17. Es tiešām negribētu spekulēt. Šīs lietas noteikti mēs noskaidrosim vēlāk, tad, kad tiks veikt šīs tiesas medicīnas ekspertīzes un būs zināms par to. Bet, ja mēs skatāmies statistiku, jā, tad lielākā daļā gadījumu, tas ir gandrīz 70% gadījumu, pēc šīm pārbaudēm ir skaidrs, ka alkohola klātbūtne ir bijusi. Man tiešām grūti teikt par iemesliem. Es tiešām uzskatu, ka mēs ļoti daudz runājam ar sabiedrību, mēs piedalāmies dažādos pasākumos, es domāju, informēšanas kampaņās. Runājam, kā es minēju, arī televīzijā, pieminam visas šīs lietas. Es domāju, ka arī kaut kāda, varbūt, nezinu, informatīvās telpas varbūt maiņa, varbūt, teiksim, jāsaka, tā mērķa auditorija, kur mūs nesadzird, varbūt viņi skatās kaut kādus citus informācijas avotus, jo man grūti kaut ko savādāk iekomentēt šajā sakarā. Un kā jau mēs arī parasti sakam, tad arī tie cilvēki parasti neatspūšās vieni paši, un tiem līdzcilvēkiem, kas ir draugi, blakus, paziņas, viņiem vajadzētu noteikti radiniekiem skatīties, ko cilvēki dara, vai viņi ir spējīgi peldēties, vai drīkst atrasties blakus ūdenim, vai ir visi šie drošības līdzekļi. Tad viss šis kopums, protams, un kā jau arī minējām, citreiz arī tā alkohola lietošana, tā ir tā lieta.